Labrīt, skatītāji! Raidījums un zaļais dārzs atkal jūsu ekrānos. Tātad ir sestdienas rīts, 10:00. Un šodien mēs esam nekur citur kā Rīgā, jo Rīgā, jeb Rīgas dārzus, mēs jums vēl neesam šogad rādījuši. Un mēs uzzinājām, ka šogad atkal ir skaisto dārzu konkurss un sākās tieši šeit Rīgā. Pasīsimies, vai šī ir īstā adrese. Vārti vaļā. Saimnieks ir Jānis Liepiņš. Cilvēks šaklām rokām. Kas tik te neauga? Augi, kuriem mūsu platumgrādos nav lemts pārziemot, izstāsta, ka nav podā. Tā tad tiek piesakti kaut kā. Tā te aiz pacipreses slēpjās saimnieks. Jā, sveicināti, Jānis. Patīkami, jūsu dārs, ja? Jā, mans. Sveiki, Mārtiņkungs. Prieks redzēt. Viss mans mūžs ir pagājis šajā dārzā, tā kā šī senču vieta vai ne. No mazotnes? No mazotnes, bērnu kājas, no bērnu kājas, jau gandrīz vai. Šeit arī visa tā vide, vai ne, lielie koki apkārt, un es viņu vairāk veidoju tā kā parka tipa, vai ne, tādā stilā, tā kā, tā. No lieliem kokiem uz mazākiem kokiem jums ir tādas arī 50-gadīgas ābeles, ja vēl vecākas? Vēl vecāks, jā. Pat 70. 58. gads šīs ābeles ir stādītas. 50, jūs precīzi zināt. Tā kā es atceros, vai ne, mēs kopā tēviņu stādījām, vai ne. 58. gadā. 58. Cik tad jums bija, Jāni? Man bija 10 gadi tad. 10 gadu vecumā izteica ābeles. Jā, tā kā, tās lietas viss ir darīts, kā saka, jau no bērna kājas, tāpēc laikam tas tā viss organiski notiek. Kārtīgi ābeli mums ir pēc 30, 40, 50 gadiem, vai ne? Tā ir, un tā ir vecā šķirne Grāmiņšteins, vai neko. Diez vai šodien vispār var iegādāties, vai es tādos. Pa lielu naudu jau. Jā, pa lielu naudu vispār dabūt, jā, protams, jā. Kaut kur jau ir kāds, kas uzpotē kādreiz. Jā. Un šogad ir liela raža, vajadzēja stutis, vai ne? Cik jūs pavadat laiku dārzā? Tagad ir izstāsts, ka ļoti daudz. Praktiski visa diena šeit paiet. Pilnas slodzi ir, jā? Pilnas slodzi, jā. Bet pamatā galīgi nomocījies neizskatāties, jā? Nē, ja tas darbs dara prieku un tas ar mīlestību tad darīs, tad tas jau nenomok cilvēku, vai ne? Es tā domāju, ka tā ir, vai ne? tā būtu, jā. Skatītāji jau gadi 5, 6 nenotiek konkurss, kur sacenšās cilvēki ar skaistiem dārziem. Bet patās situācija grasās mainīties. Ārģikungs, Liena, kā ir? Jūs varat pastāstīt. Skatītājiem patiešām ir interesi, kur palicis šis sacensību gars. Ne tikai kopt skaistu dārzu, bet arī parādīt, sacensties un tādā veidā stimulēt vēl vairāk skaisto dārzu klātesamību. Es domāju, ka ir tāds zināms periods bijis pārdomām. Jā. 5 gadi, samērā pārgrupēt. Un tagad praktiski es domāju, ka mēs no jauna ķeramies klāt. Esam visu to programmu pārdomājuši un tāds jauninājums ienests, kā turpmāk Liena būs šīs žūrijas vadītāja. Es tāds novērotājs no malas, jo es tā vienu dienu mēģināju saskaitīt, cik te ilgi apmēram esmu darbojies. Un izrādās, ka no 83. gada jau es darbojos, zināmā, dārza vērtēšanas žūrijā, kas strādāja Siguldā. Ar konkursu jau man bija saistība arī jau gadus 5 atpakaļ, kad viņš it kā vēl pastāvēja, jā. Esmu iepazinusies ar daudziem māju saimniekiem, vai viņi man atcerās, to es nezinu, bet tas bija tas cilvēks, kas sazinājās, plānoja maršrutus. Iepriekšējo gadu konkurss, kurā arī Liena jau aktīvi darbojās, ir faktiski devis labs rezultāts. Ja mēs tagad paskatāmies pirmajos gados, bija tikai tie dārzi, kur no kaimiņš pieteica vai paši pieteicās. Pēc tam tā kustība aizgāja, ka šobrīd konkursi visos pagastos, visās pilsētās, lielās un mazās. Es tā vienu brīdi apskatītos iepriekšējos dokumentus. Ir kāds 700 dārzi, kurus esam skatījuši šī periodā. Un es domāju, ka tādas pilsētas un apdzīvotās vietas kā Iecava, kā Nīca, tur jau vairs nav tikai viens dārzs, tur ir veselām ielām sakoptas lietas. Un tā, ka es domāju, ka Lienai tev atliks tikai
Mīžonīgs darbs, izvēlēties no labākiem pašus labākos. Tieši tā, lai nu tā būtu, jā. Jo grūti mums latvietim ir, visi saimnieki saka, nu kas tad man? Un tad, kad jūs aizbrauciet ciemos, nu tur ir kaut kas, nu. Latvijas nav tikai paškritisks, bet viņš ir ļoti kritisks arī pret līdzcilvēku. Tā kā viss saka... Tāpēc vajag drosmi, ja? Jā, tāpēc vajag drosmi. Konkursa laikā mēs nevienu nekritizējam. Konstruktīva kritika. Mēs pat nepārmetam un, teiksim, jo saimniekiem pat reizēm interesē kāda konkrēta jautājuma savu dārza sakarā. Ja mums tā kā ir profesionāla žūrija, viņiem var uzdot jau kādus jautājumus par to, kāpēc šis augs neauga vai kā būtu labāk. Ja? Arī tādu veidu konsultāciju noteikti var dabūt un uzzināt. Ja? Jo ne katru dienu pie jums dārzā ierodas speciālists. Jā. Šeit sākās, šīs mājas vēsture šeit sākās. Jā, un tas ir tēva dizains? Tēva dizains, tēva veidotā dobe ar visiem akmetiņiem. Vēl pirmā Ulmaņa laikā sanāk, ja? Jā, 1935. gadā šī vieta veidota, un tāda viņa saglabāta. Viss ar betona maliņu, ar izliekumu? Visi betona maliņi, tas viss ir kopš tiem laikiem, kā saka, saglabātā vēsture, vai ne, kā saka, ar cieņu pret vecākiem un to laiku pagājušo. Bet nu rozes gan ir jaunas, es skatos jaunas. Rozes ir jaunas. Tajā laikā šajā vietā ir auguši lilijas regāle, kas bija tā laika mode, vai ne? Rozes ir tagad stādīts, vai ne? Bet tā kā tas dizains, tas ir viss. Tā krāns stāv un piegrābts. Jā, tas viss tā notika tajā laikā. Es atceros savā bērnībā, vai ne? Šāda tipa dizains bija visapkārt vecajai mājai, vai ne? Un mans pienākums bija šo celiņu uzturēt kārtībā. Šodien mums Rīgā ir saglabājies vēl pie operas. Mums ir grantītie celiņi. Es par to priecīgs, ka tur ir, jo man arī liekas, ka tā ir tā mūsu tā ir veco parku, veco dārzu klasika. Bet tas ir pamatā ir atstāts, kā saka, piemiņa vai ne, kā parādīt, vai ne, tā laika, vai ne, dizaina tā laika mode, vai ne. Nu, tad jums jau pēc... cieņa pret vecākiem. 19 gadiem būs 100 gadu jubileja dārza dizaina. Jā. Ne katram ir dārzā juka, sāksim ar to vēl veselīga, liela. Jā, izmērs ir diezgan iespaidīgs, jo viņai ir diezgan daudz gadi. Cik tad ir? Vismaz, es precīzi nepateikšu, bet gadi 20, varbūt pat vairāk, vai ne? Šeit manā mājā. Es viņu savā laikā atvedu no Soči botāniskā dārza, mazu stādiņu, vai ne, iestādīju, vai ne. Sākumā pirmos gadus, šeit bija podā un daudz gadus viņi, kā saka, nesā iekšā ārā, bet viņš palika pa lielu. Un es viņu izstādīju laukā, tas ir divu gadu atpakaļ iestādīju gruntē. Domāju, kā būs, bet ar nelielu piesakšanu nav nekāda problēma. Kā jūs piesadzat ar kādiem materiāliem? Šeit es veidoju no līstēm tādu kā vigmam un pārsēdzu ar agroplēvi. Vairākās kārtās? Divās kārtās. Un viss? Un apakšā ap saknēm, savus ozolu lapu maisus apliek, lai nav saknēm par augstu. Plēves maisu vai audu maisu? Parastos, kas ir audu maisu. Lai ir elpotie maisu, vai ne? Jau nāk jauns zinums ārā. Jā, tur ir, kur nāk jaunais jau atkal ārā, vai ne? Tā kā to varēs ņemt nost un pavairot atkal. Tā kā nav liels problēmas ar ziemošanu. Un svarīgi ir pavasarī laicīgi atsekt. Lai nesāk, tad, kad jau saulīt sāk vairāk sildīt, vai ne? Jau marta beigas, var teikt. Jo lai neizsūta. Jāuzmanās, ja jums ir bērni. Tieši tā. Droši vien nav īstais augs. Jā, šeit ir ļoti asi. Es jau uzduru divreiz, kamēr mēs te stāvam. Es gaidu, kad viņš man uzziedēs, vai ne? Jo pie šāda lieluma jukas tam ziedkātam vajadzētu būt vēl vismaz 1,5 metra augšā. Tā kā, kad viņš ziedēs, tam vajadzētu būt iespaidīgi. Fonā lielais ozols. Jā, fonā ozols un pacipresēm ir 20 gadu šī. Pacipres arī jums labi īstenībā tā. Jā. 20 gados auguši. Jā. Nedaudz tiek arī piecirpts, vai ne, kur vajag, vai ne tā, bet ne īpaši. Vairāk, lai ir brīvais stils arī.
konkurss, kā jau konkurss, vajag kādu, kas vērtē. Un te es skatos pāri dīķim, žūrijas locekles sasēdušās. Tie lielie koki jau īstenībā piedod tam dārzam to, tādu to dziļumu. Pirms 6 gadiem vai pat vairāk, kad mēs braucām pa tiem dārziem, tas stils bija diezgan līdzīgs, jo cilvēki bija saskatījušies, kas ir labs, un arī visu, ko ir ielikuši, un to plānojumu arī tā izveidojuši, tā kā, teiksim, tā laikā literatūrā rakstīja. Es ceru, ka tagad būs varbūt kaut kas savādāks. Šodienas apstākļos pie tik lielas demokrātijas, pie tik lielas augu dažādības, kādu var iegādāties, tādas ikonas veidot, man liekas, ir diezgan... Skatītājiem jābūt ir uzmanīgiem ar to, ka nevienmēr visu vajag, to, ko var dabūt. Jā, bet saimniekam arī ir jābūt ar savu pārliecību droši vien, ko viņš grib tai dārzā. Jā, un tā kā raksturi saimniekiem ir dažādi, iespējas dažādas, tad arī tie dārzi, kam, paldies Dievam, ir dažādi, vai ne? Vīteņu hortenzijas sagaida pie durvīm. Jā, ļoti skaisti ziedēja. Smarža mākonis. Ja viņa zied, ir pilnīgs smarža mākonis. Jūs arī griežu nesat nasks? Jā, es skatos, kas šī ir tā īve, tā vēdekļa vai... Ar zeltainajiem viengadīgiem zinumiem. Pavasarī viņi ir pilnīgi, var teikt, zeltaini, bet vēlāk viņi paliek jau vairāk zaļi. Tad no vēdekļa palikusi viņa par tādu bumbu, saspiestu bumbu. Tā ir manis veidot, vai ne? Te jums ir kādas kļavas raiblapainās? Ošlapa kļava, jā. Šī ir flamingo. Tad ir ārbelīte, sarkanā, vēl viena bumba. Un tad ir kāda egli, kāds kadiķis, kāda baltegle, kāda vertikālais akcents uziet debesīs. Jā. Un te ir jukai bērni, jā? Te ir jukas bērni, jā. To es arī... Lielās. Šeit es ziemoju vienkārši apliekot apkārt egļu zarus, te neko vairāk ne. Jo viņi ir ilgāk ārā apstākļos nekā tā. Cik gadus te viņi ir? Šeit ir vismaz gadi 5 viņi aug jau. Un piesēdz tikai ar egļu zariem. Un to tad kaut kad decembra beigās vai? Tad, kad jau zemieni drusku uzsalus. Tā kā rozēm. Jā. Tad arī notiek tā sekšana drusku. Tā jums visu rožu doba ar eglēm un arī jukai? Arī juka ar eglēm. Nekāda starpība? Nē. Tad juka skatītāji, tad roza vien ir. Tā kā visu var pieradināt. Tāpat kā parūkoku. Skatītāji, Dienvidu Francijā ar jukām ir tā. Mēs tur strādājam dārzā, un tad celtnieki viņus vienkārši nocērt pie zemes un iesprauž blakus tur, kur nav jābrauc ar traktoru. Un viņi apsakņojas un aug. Jā, nav problēma. Ir tāds audzelīgs augs. Jā. Bet pie mums tās ziemas ir tā problēma, ne? Un tad izvedas ar egļu zariem. Te jums vēl viena pacipresīte. Tā ir dzintra. Dzintra. Tā ir dzintra, jā. Ļoti simpātiski man patīk šie te čiekuriņi. Čiekuriņi. Tādi simpātiski. Un tas vieglums, vai ne? Tad parūkoks, jā. Viņš ir atziedējis, savu skaistumu ir zaudējis jau šobrīd, var teikt. Arī ar viņu bija sākuma gados bija problēmas. Pirmos gadus nosala līdz ar sniegu. Virs sniega, jā. Gadus 3 nosala. Pēc tam es viņus stipri sedzu. Vēl kādas 3 gadus to, kas bija attaudzis. Bet tagad jau pēdējie gadi, kādi 7 gadi, nekas netiek sekts, viņi ir pieradusi vai ne, un nav augstāk, vai ne? Tas virs sniega ir tā augstākā vieta, jā. Patreiz, jebkurā salā nav nekāda problēma. Kas tas ir? Veco dārzos Latvijā tās konikas tik liels? Jā. Arī 20 gadīgi viņi ir. Diegveida tūja. Šeit nekas netiek darīts, vai ne? Viņi pilnīgi dabīgi tāda arī auga, vai ne? Bez... Bardaks. Jā. Tāds friziera murta. Tā, bet viņi man patīk tā forma, interesanti. Diegi labi. Diegi izauga. Aizmugurē bija vasaras zaļais rododendriņš noslēpies, jā? Jā. Tā mums ir hemloka. Hemloka eglīte, jā, Kanādas hemloka egla. Viņā ir smuk, tas ažūrums tāds. Jā. Viņa tāda gaisīgs koks tāds. Jā, tā jau var. Mazāk nepaliks. Jā, arī es jau viņu... Bet to viņi var labi griezt. Jā, galotnīt es jau piegriezu. Latvijā neesmu, nekur Baltijā neesmu redzējis dzīvžogā hemloka egli. Ja kādam skatītāji jūs dodat man ziņu, bet
Skandināvijā, Norvēģijā es redzēju ļoti smuki izceptus dzīvžogus. Kā dzīvžogs. Jā, katru gadu griežot no hemloka eglis. Droši to izveidot, jā. Korejas baltaklīte uztaisījusi šogad gan arī 40 centimetrus. Un pēc gadiem 20 būs jau tikpat liela kā mūsu Morika, šeit Serbijas egle. Un dārzs tā mainās, iet uz priekšu. Kā jums vispār skats uz šo dārzu, salīdzinot ar 700 citiem, kuros jūs esat bijuši latviešu cilvēku dārzos? Ļoti patīkami, ka šeit ir tāds senču mantojums. Tie ir lieli koki, tie ir stādījumi, kā jau tās ābeles, jau arī egle, kura redzām ir, kurai jau vairāk kā 100 gadu. Un saimnieks ir krietni piestrādājis pie tā, lai tas jaunais stādījums saplūst kopā ar jau iepriekš esošu apkārtni. Tā kā es domāju, ka šeit ir savas priekšrocības, vai ne? Saimniekam ir jau tāds, principā, dārznieku ķēniens. Es nezinu pēc profesijas, kas viņš ir, bet praktiski viņš varētu noteikti žūrijā pēc tos lien noteikti darboties un sniegt tādu padomu, kā sanātnē sajiet kopā ar šodien. Jo attālums starp augiem, ja mēs skatāmies izvietojums, un katram sava telpa, bet tā pašā laikā nav tukšuma. Citreiz sastāv dārzu ar to, ka pēc 10-20 gadiem viņš būs, bet te jau viņš ir un... es nezinu, kā viņš ir pieļāvis kļūdas vai ne, bet es savā darbībā, nebūdams dārznieks, bet tikai mācoties tā lietu, es ļoti daudz kļūdījos. Es sastādījos tik daudz, ka pēc tam ir vai jārok laukā un jāpārēd citā vietā, augsts vai vispār jālikvidē. Šeit, man liekas, ir visu laiku tā mērķtiecīgi. Zina izmērs, apjoms un viss tā noticies. Tas nav tā haotiski. Te pie līves ir zem ābeles, tāpēc, ka tur ir ēna, tāpēc, ka jāpiesēd siltumnīca. Arī jāpiesēd un dod arī atpūtas vietai tādu, vai ne, foniņu. Muguriņu, jā. Tā kā atbalsts sienu uzmūrēt būtu, ne? No īviem jau ir tā. Tā kā tādā veidā notiek dārza veidošana. Labi, ražo ogas. Jā, pat tikai nav ieteicams ēstrīts. Jā, ieteikt. Skatītāji, tad ir ļoti skaists, dizains ļoti skaists, īves ogai ir, bet, kā jau Jānis saka, nav ieteicams. Sēkla indīga, indīgas. Augļapvalks, ja putni apēd viņa sēklu nesakošļā. Putni ēd viņas. Jā, putni viņas ēd, bet viņi apēd tikai to augļapvalku. Un tad tas nav indīgs, bet visas pārējās sastāvdaļas, kā reiz īvei, ir indīgas. Īve ir gudra. Viņa grib, lai viņu pavairo putni. Vislabākais veids, kā visātrāk, vis tālāk tikt. Putniņš apēd, aizlido, izkakā, un tur ir mēslējums viss, un viņš sāk augt jaunā vietā. Tāpēc īve izdomāja, ka viņa būs visa indīga, lai viņa neēd aitas un vispārie, bet sēklapvalks, jeb mīkstā daļiņa, garšīga, sulīga, bet no to neēd. Ja mums kaut kas norījās, tad būs bēdīgi. Tad būs slikti. Es jau redzu, kā Jānis, jūs te sēdējāt, kaut kad ar ciemiņiem, vai ne? Jums nebija tā vidējā dobe. Un tad jūs tā domājat, vajadzētu kaut ko vidējo plānu, vai ne? Jūs kā operators? Nē, vidējā dobe bija jau pašā sākumā. Magnolija tika iestādīta vēlāk, jo man viņa pēc šīs vietas prasījās, lai tur būtu kaut, vai ne, tā es izjūtu. Piemēram, skarainā hortenzija, tā aug jau tur kādus gadus, jā, droši vien 10 vai... Jā, kaut kur tā būs. Priekšā ir stādīts primuls, jā. Jā, skatos lielās. Tās es atvedu sēklas no Anglijas, ko viņas bija interesants, jā, kad viņām tā ziedkopa ir 5 līmeņos. Viņi sāk no apakšas un iet uz augšu, vai ne? Te tagad ir sēklas aizmetušās, vai ne? Un var redzēt tos līmeņus, vai ne? Baigi lielās tās, jā. Un tādā veidā viņi zieda, vai ne? Tā kā tā ļoti īpatnēja. Ļoti grūti faktiski ieaugās, ļoti grūti dīga, bet tomēr man tas izdevās. Tā kā tas to prieku vairo. Tā kā ļoti krāšņi zied, viņi dažādos toņos zied, vai ne? Tā kā tas ir tāds atkal pavasarīgs akcents dārzā. Tad ir rozes. Rozes, man ar tādu mīlestību pret viņām ir, un es bez viņām nevaru. Tomēr 20 kvadrātmetru rožu dobu. Jā, kopsumā kaut kur 100 tādu man ir. 5 kvadrātmetru. Jā. Skatītāji, jūsu dzīvžogs ir nevienmērīgs, iespējams, jums vajag mākoņu veida dzīvžogu. Tur, kur augsts grib spēcīgāk augt, ļaujam viņam augt augstāk, tur, kur viņš ir nīkuļo, tur drusku ieplaka un tā, un viņš izveidojās, mēs kā griežam, viņš ir tāds. Augsts jau arī pats daļai parāda, vai ne, kā viņš prasās veidot, vai ne? Jā. Šits ir labi. Jā, šitas jums ir sanācis. Cerams, kāds no jums gūs iedvesmu un nemēģinās uztaisīt
visus ļoti ģeometriskus tos augus. Es domāju, šī tūja priecīgi, ka viņi nav apgriezta. Man tā pilnīgā ģeometrija ne visai, vai ne? Vienu gadu šeit bija iemetas skudas, tas lapseņu pūznes iekšā viņā. Tur, es domāju, arī putniem ir super vieta, jo kaķim ielīst tur ir grūti. Tā varētu būt, jā. Aizem, Bazīte, kas jums arī siltumnīcā? Iesim. Tā, nu šeit ir jauna tipa siltumnīca bez dobēm ar podiem. Viena doba vēl ir? Viena doba ir atstāta, jā. Nu no tādām jūs pāriet uz tādām? Agrāk bija šeit 4 dobas, un tad tā ir pagātne un tā ir nākotne. Tā ir pagātne un šeit ir nākotne, jā. Podus neprasās lielāku? Nē, 15 litri poda pilnīgi pietiek. Lielāks nevajag. 15 litru podam, 10 kg tomātu. Jā, nu, ražu, es domāju, ir pietiekami. Nu, un riņķi ir vīnogdārs. Tā kā ir dažādas šķirnes. Un tā kā viss rudenē ēdam savus vīnogus. Tādas ārā neizaugs. Kas tā ir pa šķirni? Kudrianka. Vislielākie ķeki arī tur ir viņi izaug pat līdz 2 kilogramiem ir šķirna Arkādija. Ja visi tie dzinumi, kas nāk, vai ne? Jūs vienu lapu atstājat, es atceros, man arī kādreiz augstskopības skolotājs mācīja vienu lapu atstāt un tad ārā. Jo, ja neatstāja neko, tad... Jo vīnogi jau vienā sezonā viņi izdod vairāk kā metru ārā to jauno dzinumu. Labos pat 3 metrus var uztaisīt. Tā kā tas viss ir jānormē. Bez to nekas nav citā. Ja negriezt ārā, tad džungļi būtu, nekas nebūtu. Patūja, ja? Patūja, jā. Latvijā rets augs. Viņi no tūjas atšķirās to, ka viņi tā skuja tāda super plata. Savādāk. Bet augi jau tāpatās liela un smuki zaļa, visu ziemu zaļa. Apakšpusīti ir sudrabāja. Saucās patūja, ja mums ir tuja ģins, taču ir tujopsis. Tie, kas grib kaut ko līdzīgu savā dārzā. Bet tā egle slavenā? Jā, nu, egle ir 100-gadīga. To ir stādījis mans tēvs savos jaunības gados. Un tādu, nu, viņi vareni ir izaugusi, kā saka. Tas ir arī, senču mantojums. Un daudzi teiks, nu, vai nu prāts savā dārzā egle lielu turēt, bet pasakiet, kas ir pa plusiem no lielas egles? Viņi spēlē ziemā un visu laiku viņi tas dārza, nu tā kā simbols viņš ir, var teikt. Centrs jūsu dārzā nozaldīja malā, tad tā egle īstenībā. Varbūt nevis kā tāds trauceklis, ir liela egle jūsu dārza centrā, bet viņa būtu kā tāds obelisks dārza centrā, kā tāds centrāla asa, un visi dzīvi griež ap viņu, un ne tikai ap viņu. Karstā laikā, es skatos, jums ir soliņš. Ja nu ziemā sagribās tēju padzert ārā, šī būs droši vien siltākā vieta, un arī karstā vasaras dienā. Un, ja jums ir puikas skatītāji mājās, tad... Jā, te var trenēties. Kad te var uzskriet augšā, man iepriekšējā raidījumā prasīja, kā tad eglē var uzkāpt, un jūs varētu vienīgi tagad parādīt. Drīkst uzskriet drusītiņi. Droši, jā, nav problēma. Kad, ja jums ir egle, tad galvenais ir tikt pie pirmā zara, pēc tam jau viegli pa tām eglēm, kā pa trepi. Un tad ir tādas sacensības, kur jākāpj ātri kokā. Augstāk bez drošības aprīkojuma nekāpsim vismaz filmēšanās laikā, jo es tādi popularizēju nedrošu veidu, kā kāpt kokos. Bet, ja nefilmē, neviens neskatās, puikas neviens neapturēs, arī mani bērnībā neviens neapturēja. 30-metrīga egle, minūte 20, jūs esat virs visiem, virs meža. Jā, tiek lejā. Jaunos gados arī es te tiku kāpis. Vai ne? Tagad jau nu gan vairāk nē. Vajag labi. Man patīk egles. Egle ir ass, vertikālā, un te ir sazernēšanās vieta. Ūdens, ugunskurs. Nu, te mēs vēl vakar sēdējām un mazbērni cepa deseņas, vai ne? Tā kā šeit mēs mīlām pulcēties šajā vietā. Tie ir labi. Jā. Te ir tāda eksotiska puķa, vai ne? Bugenvilija. Bugenvilija ir skatītāji tā, ka sakala ir vairāk vidusjūras reģions, Spānija, un tā ir tā supervioletā. Parastās ir arī citās krāsās ziedi, bet supervioletas sienas apaugušas mājas un tā, jums viņi ir podā. Visi atbalsta mūri jau tur ir tāda. Bet, nu, cits gads man ir ziedējis šogad kaut kā
Negribu ziedēt īsti, kaut kas nepatīk šogad. Katram mums dārzā varētu būt nedaudz dzērveņu purva. Nu, īpaši tiem cilvēkiem, kuriem ir laiks un vēlme, šobrīd ir enerģija, var ieguldīt un pēc tam kopt jau ir viegli. Jā, protams. Ir jāatrod laiks uztaisīt. Ir jāņem lāpst rokās, izrokiem pusmetru bedri, kurā ieklāja plēvi, jeb saber skābo kūdru vai ne un stād iekšā. Un jūs varat uztaisīt sev dzērviņu dārzu un rudenī iznākt padzērviņot. Šeit skaisti un patīkami un mājīgi. Neskatoties, ka jūs esat Rīgā, netālu pie lielas autostrādes mūsējā mēroga, bet mierīgi, klusu, patīkami un skaisti. Visi latviešu tauta ir redzējusi, kā jūs dzīvojat, un jums no kā kaunēties nav, ir par ko lepoties, tik daudz ābolu, tik daudz tomāti, hortenzijas, ziedu, vareni un viss pārējais tāpatās. Lai beicās, paldies. Turpināt tādā pašā garā, brauksim pēc 10, pēc 20, pēc 30 skatīties.